Cienījamie skatītāji, ja mēs tagad uzdot jums ļoti konkrēti jautājumu, nosauciet lūdzu visus tos gadījumus, kuros vecākiem tiek atņemtas bērnu aprūpes tiesības. Es varu derēt, ka pirmie, ko jūs noteikti sauktu, tātad, ja vecāki ir alkoholiķi un narkomāni, ja vecāki ir vardarbīgi pret bērnu, jebkādā izpausmē, vienalga, vai tā ir seksuālā vardarbība, fiziska vardarbība, morāla vardarbība vai tam līdzīgi. Ja atstāja bērnu bez pieskatīšanas, nerūpējās par viņu, tie būtu tie pirmie tie klasiskie gadījumi, kad ir tiesības sabiedrībai lemt par to, ka šiem cilvēkiem bērnu aprūpes tiesības ir jāatņem. Pie mums. Pie raidījuma Bez tabū pēc palīdzības vērsās kāda pavisam jauna māmiņa, Agnija viņu sauc. Viņai ir atņemts, burtiski arī pavisam nesen bērnu aprūpes tiesības. Viņa domā, ka tas ir izdarīts absolūti neadekvāti un neattaisnojami, un ka viņa par šo bērnu rūpējās. Viņa dzīvo Ikšķilē, bet dzīvo tur pavisam neilgu laiku, un tātad šīs te bērnu aprūpes tiesības ir atņēmusi Ikšķiles pašvaldība. Mēs te devāmies skaidrot, kas tur tik tiešām slēpjas šajā stāstā. Viņa kopš dzimšanas sēdziņa pat ir. Te viņa tas te karselīts, dāvinātā vilnas sēdziņa viņam ir. Viņam te ir viss, te viņam speciāli grābulīši, priekš smaganā. Visvairāk viņam šitas patīk. Šitas ir no vecmāmiņas dāvināts arī. Bet šitās ir viņa čībīs, kad mēs Jelgavā bijām vilkām. Mazā Mika Riharda Ratis, Peļmantas un viņa drēbītes joprojām gaida mājā ar savu īpašnieku. Pirms 3 nedēļām mazais tika izņemts no ģimenes. Paspēlējāmies, pēdējām vakariņas un klauvē pie durvīm. Bāriņties. Ciemos vienkārši viņam prats nāca. Un atvēr durvis izrādās tur ap visu policiju. Un viņi jau sagatavojuši lēmumu pa dzīdēju atņemšanu vienkārši. 4 mēnešus vecais mazulis tika nogādāts bērnu aprūpes centrā. Mums ir pamatots aizdomas vai vardarbība vai kaut kas, tad mēs tiešām ejam un ņemam. Tas ir skarbi varbūt, jā, bet... Vai šai ģimenei bija vardarbība pret bērnu? Nē, atklāti nē. Vai nevērība. Nevērība kā tāda, jo, kaut vai, ja bērns guļ gultiņā visu laiku, viņš tomēr ir jāņem rokās un ko norāda, mediķi, teiksim, jā, ka trūk šī kontakta bērnam emocionāli. Viņš nesmaida. Viņš kustina rokas, viņš rāģē, viņš visu dara. Viņš spēlēs ar mantiņām, viņš visu dara, kas viņam vajadzētu darīt. Viņam tas tevis izteiksmes ir baigi interesantās. Mainās tevis izteiksmes, jā? Te viņš smaida, te viņš raud. Te, piemēram, viņš smaida. Te katrai otrai jaunai māmiņai, kad piedzimis bērns, kas kaut ko nezina, uzreiz jāņem nost, tā vienkārši sanāk. Man ar bērni tēti nav iemaņas bērnu audzināšana un apkopē. Es vienkārši biju šokā par to. Taisni par šo iemaņu trūkumu mātei, prasmes. Pirmais bērns. Arī mūsu sociālais dienests aizgāja regulāri, bet tā nevienreiz pie viņas ciemos un aizrādīja, kas it kā barošanā, kopšanā nav pareizi. 4 mēnešos drīz dot tavus pāris tumas, kas ir atļauts, bet viņi nepiekrita tam, jo viņam ir alerģija pret pienu. Tās tumas var vārīt ūdens, bet viņi neļāva vienkārši. It kā bērnam tas nav veselīgi. Paburās bija, nomazgāts bija pāģeri, bija mantiņas, bija gultiņi, ir ratiņi, viņam viss ir. Vai pati alkohola reibumā varbūt par naktī mājās? Nē. Sīdēni neatstāja vienu pašu? Galvenais tas, kas vispār neatstāja viņu vienu pat. Tiesa gan Miks slimojas ar bronhītu. Bijušas arī citas kaitas, taču ne tikai mājās, bet saslimis arī bērnu aprūpes centrā. Dakteris saka, ka tas D vitamīns nav dots, knupītī caurums ir 5 mm liels, pieņemsim, barošanai. Ādas iekaisumi no higienas neievērošanas. Tas mērāts ar bepantens smērītēm, kādreiz lika tās kartupeļu cietas lika, tas diezgan veselīgāk nekā tās smērs. Kāds viņu jau nostīs vienkārši. Redz, skaists puika lielām acīm. Vāriņtiesas pārstāvi kategoriski noliedz šādu pieņēmumu. Lēmumu par bērna izņemšanu no ģimenes pieņēma ne jau 1, bet 5 cilvēki. Juriste ir domē, tad ir sociālā dienesta cilvēki, ir tīnūžu skolas medmāsa un arī ārpus darba organizatori. Tētis strādā, mamma nestrādā. Saskaņot ar slimnīcas vadību, viņa jau iespējams varētu arī tur uzturēties vairākas stundas dienā un arī tur mācīties, kā aprūpēt bērnu. Viņa varētu uzturēties arī šajā te aprūpes centrā un tur saņemt palīdzību un atbalstu, bet, cik man ir zināms, aprūpes centru viņa ir piezvanījusi 1 reizi, tētis nav zvanījis nevienu reizi.
Gada laikā bāriņu tiesa lems, vai Agnijai un Ilmāram atjaunot bērna aprūpes tiesības. Vai šīs prasmes ir iegūtas, vai šīs prasmes ir uzlabojušās. Un vai speciālisti, teiksim, tas pats aprūpes centrs, jā, vai tā pati slimnīca, var dot tādu rekomendāciju, jā, darīja to un to, jā, mēs redzam, ka ir uzlabojumi, jā, situācija iet uz labo pusi, un, protams, ka bāriņtiesa arī lemtu par aprūpes, par aizgādības tiesību atjaunošanu, un bērns, iespējams, varētu atgriezties ģimenē. Skumsti pēc viņa? Ļoti. Es vienkārši pirmās 2 nedēļas normāli pat negulēju vienkārši. Biežākie iemesli, kādēļ bērnus šķir no ģimenēm, ir alkohola atkarība, bērnu atstāšana novārtā. Protams, vardarbība, vecāku nolaidība, vecāku apzināta rīcība, tā kā visi šie minētie gadījumi. Starp citu, Latvijā gadā piedzimst vidēji 20 000 bērnu, bet katru gadu aptuveni 2000 vecāku tiek atņemtas bērnu aprūpes tiesības. Skaidrīta Nikiša, Rolands Polītis, Bērstavu. Pašreiz līdz tas mazais bērniņš atrodas slimnīcā, viņam tiek meklēta arī auģu ģimene, un no Ikšķilas sociālā dienesta Agnija gan nekādu materiālu palīdzību līdz šim nav saņēmusi. Sociālais darbinieks esot bijis pāris reizes pie viņas, pārbaudīt tātad šos te mājas apstākļus, kā tas bērns tiek kopts, taču, acīm redzot, šis te sociālais darbinieks ar pašu Agniju nekādu psiholoģisku kontaktu atradis nav. Protams, ļoti dīvaini šis stāsts izklausās. Tāpēc, ka pudelītē par lielu caurums vai tāpēc, ka mamma grib barot bērnu ar tumi, tāpēc nevienam bērnu neatņem. Bet atkal no otras puses tas, ka 5 cilvēku komanda ar mediķiem ir pieņēmusi šādu lēmumu, tātad tur kaut kas tomēr aiz tā visu. Jā, šis stāsts ir par mazu, lai saprastu tik tiešām tos patiesos lietas apstākļus. Agnijai būtu ļoti prātīgi, ja viņi dotos uz šo bērnu aprūpes centru un tur pavadītu vairāk laika ar bērniņu, un tādējādi viņi varētu apgūt visas tās iemaņas, kuras no viņas prasa. Kāpēc tad tas bērniņš ir? Un vispār tādām jaunām māmiņām, kā zināms, ir jau cilvēki, kas tik tiešām viņas arī apmāca un palīdz un atbalsta, jo tas atbalsts ir ļoti vajadzīgs. Ja tev pašam šādas pieredzes nav, tad kur tad, lai tu viņu dabūtu? Ir vajadzīgi kompetenti un saprātīgi cilvēki, kas nāk un labvēlīgi nevis ar tādu kontrolējošu acu, bet ar atbalsta savukārt funkciju. Viņiem tā kā palīdz visu to apgūt un iejusties tajā jaunajā pasaulē. Bet te ir kaut kā tā. Var atrast arī Ikšķilē.